Tiešām liels prieks jūs visus redzēt šajā vīrusu laikā pie labas veselības. Šajā dienā mēs turpināsim iet cauri tādai diezgan blīvai vēstules romiešiem daļai, pret kuru ir lausti daudzi šķēpi. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu bez liekas kavēšanās atvērt un izlasīt šīs dienas raksturvietu. Šodien mēs lasīsim no 9. nodaļas 30. panta līdz pat 10. nodaļas beigām. Tātad 9. nodaļas 30. pants līdz 10. nodaļas beigām. Ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību. Taisnību, kas ir no ticības. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīdamies nav bauslību sasniedzis. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos. Un tie ir paklupuši pret klupšanas akmeni. Kā ir rakstīts, redzi, es lieku Ciānā klupšanas akmeni un piedaudzības klinti. Bet kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Brāļi, manas sirds labprātība un man lūgšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu. Bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprastām un censdamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļaujušies Dieva taisnībai, jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Bet Mūzes raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Un taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi: netaujā savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir novest Kristu zemē. Ne arī kas nokāps bezdibenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušajiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī, un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību. Bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Tādēļ raksta saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc to, kam nav sākuši ticēt? Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un kā lai sludina, jau nav sūtīti? Kā ir rakstīts, cik brīnišķis ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Bet ne visi ir klausījuši evaņģēliem, jo Jesajs saka, kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī? Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tad mēs jautājam, vai tiešām tie nav dzirdējuši? Ir gan. Pa visu zemi ir izgājusi viņa balss, viņu vārdu līdz pasaules malai. Bet es jautāju, vai Izraels to nav sapratis? Jo Mūzes saka, es darīšu jūs greizsirdīgus pret tiem, kas nav tauta. Es saniknošu jūs pret nesaprātīgu tautu. Un Jesaja iedrošinās teikt, mani atrada pie tiem, kas mani nemeklēja. Es parādījos tiem, kas pēc manis netaujāja. Bet uz Izraēlu viņš saka, augu dienu es stiepu rokas pretim nepaklausīgai un pretestīgai tautai. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu. Cik brīnišķis ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Debes Tēvs, mēs tev no sirds pateicamies par vārdu, kas mums ir brīvi pieejams. Tas mūs māca par to, kā iegūt glābšanu un kā dzīvot šajā pasaulē, kā taviem ļaudīm. Lūdzam, stiprini mūsu izpratni un ticību šajā brīdī, kad pārdomājam tavus vārdus, kurus lasījām. Lai šie vārdi vairo mūsu uzticību tev un taviem nodomiem šajā pasaulē. Amen. Šīs dienas raksturvietā uzdod kādu ļoti specifisku, bet ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Šis jautājums, lai arī viņš ir ļoti specifisks un viņš nodarbināja pilnīgi visu 1. gadsimta cilvēku prātus, šis jautājums pēc savas būtības ir svarīgs arī mums visiem. Nav svarīgi, kurā gadsimtā mēs dzīvojam. Un šis specifiskais jautājums ir šāds. Kāpēc daudzi ebreji, kāpēc daudzi jūdi
netiek izglābti? Kā tas nāks, ka tauta, kurai ir bijušas tik tuvas, tik ciešas attiecības, vesela attiecību vēsture ar Dievu, tauta, kura no Dieva ir saņēmusi vārdu, pēc kura dzīvot, tauta, kura ir redzējusi brīnumus un zīmes, tauta, kura ir redzējusi, kā Dievs iznīcina visus ienaidniekus un dāvā viņiem glābšanu. Kā tas nākas, ka šī tauta netic Kristum? Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Kā es teicu, 1. gadsimtā jo īpaši svarīgs, bet pēc būtības svarīgs visos gadsimtos. Tas ir svarīgs tādēļ, ka redzot jūdu neticību, 1. gadsimta cilvēks var uzdot vienotru nopietnu jautājumu un sākt šaubīties. Varbūt mēs kaut ko neesam sapratuši. Ja jau reliģiozie, vēsturiskie jūdi, Dieva tauta, kuriem vajadzētu būt visinformētākajiem šajos jautājumos par Kristu, par Mesiju, ja jau viņi netic, varbūt mēs esam nošāvuši kaut kur greizi. Varbūt tas, ko mēs lasām evaņģēlijā par Jēzu, viņa nākšanu, viņa darbu, varbūt tur ir kādas kļūdas, varbūt mēs esam pārpratuši. Varbūt ir vēl trakāk, varbūt viss tas, ko Dievs cenšas īstenot šajā pasaulē, ir cietis neveiksmi. Vai mēs vispār varam uzticēties Dievam un tam, ko viņš cenšas izdarīt? Un šo jautājumu mēs varam uzdot arī šodien. Kāpēc tik daudz cilvēku netic Dievam? Kāpēc? Ar ko tas ir saistīts? Iepriekšējās pāris svētdienas mēs esam skatījušies 9. nodaļā, kur mēs patiesībā redzam daļēji atbildi uz šo jautājumu, ja tā var teikt, no Dieva perspektīvas. No Dieva perspektīvas Pāvils 9. nodaļā centās atbildēt, kāpēc cilvēki netic. Un tagad viņš to fokusu pagriež nedaudz no citas puses. Un mēs redzam, ka iemesls, kādēļ cilvēki netiek glābti, ir tas, ka viņi nevēlas pieņemt Kristus vēsti. Viņi nevēlas pieņemt Dieva žēlastību un apžēlošanu. Tā ir īsā atbilde šajā garajā nodaļā. Redziet, iemesls tam, kādēļ daudzi jūdi un pastarpināt arī daudzi citi cilvēki visos laikos, visās tautās, kāpēc viņi netic Jēzum un netiek izglābti, ir tas, ka viņi izvēlās citu ceļu. Viņi izvēlas iet pa citu ceļu. Viņi nesaprot patiesības ceļu. Un vēl jau vairāk, kā mēs redzēsim šīs dienas raksturvietā, tā problēma ir daudz dziļāka par nesapratni. Viņi nevēlas, viņi negrib. Un Pāvils šos vārdus raksta, lai mēs varētu būt pārliecināti par Dieva nodomu, lai mēs varētu būt droši par Dieva plānu. Nekas nav nogājis greizi, viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Pāvils vēlas, lai mēs varētu būt droši par to, ka Kristus ir kungs un glābējs pār visiem, kurš spēja Dievu priekšā mūs reāli patiesi uz visiem laikiem attaisnot un glābt. Mēs par to varam nešaubīties un nebaidīties, redzot to, ka daudzi cilvēki netic. Pirmā lieta, ko Pāvils šeit, ar ko viņš sāk šīs dienas raksturvieta, ir aprakstot šo nepareizo ceļu, pa kuru bija izvēlējušies iet jūdi. Taisnošanā dedzība un darbi paši par sevi neko nedod. Jūs pamanījāt, ka šīs dienas raksturvieta 9. nodaļas izskaņa tā sākas ar diezgan šokējošiem vārdiem. Ieskatieties, ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību. Taisnība, kas ir no ticības. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīdamies nav bauslības sasniedzis. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos. Un tie ir paklupuši pret klupšanas akmeni, kā ir rakstīts. Redzes lieku cienā klupšanas akmeni un piedaudzības klinti, bez kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Vai jūs pamanījāt to šoku? Pagāni, tautas, kas pēc savas būtības, pēc savas dabas nav zinušies pēc taisnības, viņi nav
rakušies Dieva vārdā, viņi nav meklējuši Dievu tā, kā Dievs sevi ir atklājis. Viņi ir ieguvuši taisnību, attaisnošanu, mieru ar Dievu. Savukārt jūdi, kas no mazotnes ir studējuši Dieva vārdu, kas ir bijuši iegremdēti jūdu reliģijā, kas līdz ar mātes pienu sevi uzņēma visas šīs lietas, viņi nav atraduši taisnību. Viņi to nesaņem. Kā gan tas ir iespējams? Pāvils atbild 32. pantā. Tādēļ, ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos. Tā vietā, lai uzticētos Dievam un dzīvotu tādā pastāvīgā paļāvībā uz Dievu un saņemtu glābšanu, viņi izvēlējās iet citu ceļu. Viņi domāja, ka taisnošana ir iegūstama caur pašu darbiem. To, kas ir iegūstams vienīgā veidā, viņi centās iegūt diametrāli pretējā veidā. Tas ir tā, it kā mēs gribētu ar Daugavpils ekspresi aizbraukt līdz Tukumam. Tas ir neiespējami. Un tālāk Pāvils piemin kādu akmeni, kas varbūt vienu otru no mums izsit no sliedēm, kas tas par akmeni. Un šis akmens, viņš ir tāds tā kā ar divām funkcijām. Jūdiem šis akmens ir kļuvis par piedaudzības, klupšanas akmeni, bet ir cilvēki, kuriem tas ir kļuvis par glābiņu. Pāvils šajā citātā, kas ir 33. pantā pieminēts, viņš savieno divus citātus no pravieša Jesajas grāmatas. Pirmais nāk no 8. nodaļas 14. panta, kur pravietis sludina pret jūdu tautu. Jūdu tauta, kura paklups pret to, ko Dievs ir sagādājis. Kāpēc paklups? Tāpēc, ka viņi nevēlas ticībā pieņemt to, ko Dievs viņiem ir gatavs dot. Tā vietā viņi sāk nodoties dažādām politiskām spēlītēm. Mēs par to varam lasīt 8. nodaļā, Jesajas grāmatā. Savukārt dažas nodaļas tālāk, 28. nodaļā, Jesai, tas pats pravietis, piemin to pašu akmeni. Un saka, ka ik viens, kurš uzticēsies šim akmenim, tas saņems glābšanu. Viens akmens, divi dažādi rezultāti. Protams, lielais jautājums, kas tas pa akmeni? Kur viņš ir meklējams? Mēs vakardien devāmies tādā ziemas pastaigā pa Viesatas upes lokiem, un tur gala mērķī bija tāds milzīgs akmens. Pret viņu noteikti varēja gan paklupt, gan sasisties. Viņš bija slidens un tā tālāk. Runa nav par tādu veidu akmeņiem. Es pieņemu, ka jūs jau to saprotat. Tas akmens ir kunga apsolītais valdnieks, kurš dāvās glābšanu ikvienam, kurš viņam tic. Šis akmens ir šis Dieva valdnieks, uz kuru norāda visa vecā derība. Šis akmens ir Kristus, Jēzus Kristus. Viņš ir glābējis ikvienam, kurš uzticas viņam, un tiesnesis ikvienam, kurš viņu atmet. Mēs redzam, ka jūdiem 1. gadsimtā Jēzus pārāk nepatika. Un ne jau viņiem vien. Vai es esmu kādreiz domājuši par to, kāpēc cilvēkiem Jēzus nepatīk? Cilvēki ir ar mieru runāt par to, ka Jēzus īstenībā viņš foršas lietas mācīja. Tā viņam ētika ir ļoti laba. Iedomājieties, ja visa sabiedrība varētu dzīvot tā, kā Jēzus mācīja. Cilvēkiem pat patīk tas, ka Jēzus demonstrē tādu nesautību, atdodams savu dzīvību par cilvēkiem, kas varbūt pat nav jauki cilvēki. Taču tiklīdz mēs sākam runāt par to, ka Jēzus ir nācis mūs katru personīgi glābt no mūsu grēka, tad, kad mēs sākam runāt par to, ka Jēzus pieprasa paklausību no mums, mēs nevēlamies to pieņemt. Mums nepatīk atzīt pirmām kārtām to, ka mums ir kaut kāda problēma, ar kuru mēs paši netiekam galā. Un otrkārt, mēs katrs gribam stūrēt savu dzīvi tā, kā mēs gribam. Patiesi, kā viesturs teica, mēs visi izvēlamies kaut kādu mērķi, kura dēļ mēs dzīvojam. Un nekas un neviens nevar stāties pretī ceļā šim mūsu mērķim. Tā vietā, Jēzus vietā, lai uzticētos Jēzum, jūdi saka, dod mums likumus un noteikumus. Pasaki to, kas mums ir jādara.
Un tieši tādēļ viņiem arī ir likums likuma galā. Noteikumi, paražas. Sakiet, vai tas nav neparasti? Tā vietā, lai vienkārši uzticētos. Tu saki, iedod man 1001 likumu, kuru man pildīt, lai es iegūtu glābšanu. Tas ir gaužām aplami. Jo vairāk mēs par to domājam, jo vairāk mēs redzam traģiskumu tajā visā. Skatieties, kā Pāvils turpina 10. nodaļas sākumā. Brāļi, manas sirds labprātība un mana lūgšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprastam un censdamies celt sev pašu taisnību, viņi nav pakļaujušies Dieva taisnībai, jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Skatoties uz jūdiem 1. gadsimtā un, iespējams, arī mūsdienās, mums liekas, ka lūk cilvēki, kuriem reāli rūp Dievs. Lūk cilvēki, kuri ir kā tāds paraugs visiem. Izskatās, ka tie ir cilvēki, kuri reāli vēlas dzīvot Dievam, kuri grib dzīvot paklausībā un Dievam tīkam dzīvi. Viņi ir tik dedzīgi. Taču Pāvils pasaka kaut ko ļoti šokējošu. Viņu dedzība, tā ir balstīta neizpratnē. Viņi nesaprot to, ko Dievs patiesībā grib. Patiesībā viņi nedara to, ko Dievs grib. Viņi ir kā muļķīgi cilvēki, kuri cenšas būvēt paši savu ceļu uz debesīm pie Dieva. Cik gaužām skumīgi tas ir. Patiesi, tu vari būt visdedzīgākais cilvēks pasaulē. Vienlaikus būt absolūti bez izpratnes. Tu vari dedzīgi par kaut ko cīnīties un iestāties, bet darīt to bez sapratnes. Ebreji nesaņem glābšanu, Pāvils saka šajā gadījumā, tādēļ, ka viņi neiet pa ceļu, kas ved uz glābšanu. Tas ir ceļš, kas nekur neved. Tas ir strupceļš. Vienlaikus, atbildot uz šo konkrēto jautājumu, šo specifisko jautājumu, Pāvils to izsaka arī kā brīdinājumu visiem citiem, arī mums. Cilvēku radītās sistēmas nav ceļš, kas ved uz glābšanu. Un nav svarīgi, vai mēs sekojam jūdu radītai sistēmai, islāmam, hinduismam, budismam, latvju dainu sistēmai. Nav svarīgi. Visas reliģijas pēc būtības ir strupceļš. Jo ikvienā no tām ceļš pretī glābšanai tiek bruģēts caur to, ko mēs darām vai ko mēs nedarām, ko mēs atļaujam vai ko mēs aizliedzām. Tu vari būt viskrietnākais cilvēks. Tu vari būt likumām vispaklausīgākais cilvēks, bet ja tu ej pa šo ceļu, nav svarīgi, kurā reliģijā, beigās tu atdursies pret mūri. Tie nav mani vārdi, tas ir tas, ko Pāvils saka. Viņi nav glābti, tāpēc, ka viņi neusticējās glābējam. Viņi izvēlējās darīt lietas pēc sava prāta. 4. pantā Pāvils saka, bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Šī frāze bauslības gals ir Kristus var nozīmēt divas lietas, kuras visticamāk abas ir vienlaikus patiesas. Pirmkārt, tas nozīmē, ka visa bauslība norāda uz Kristu. It viss vecajā derībā ir kā tādi starmeši, kas rāda uz Kristu. Skaties uz Kristu. Un otrkārt, šī frāze bauslības gals ir Kristus nozīmē to, ka Kristus pilnā mērā piepilda to, ko bauslības sagaida un pieprasa. Visa bauslība norāda uz Kristu, jo Kristus ir bauslības piepildītājs, bauslības prasība piepildītājs. Un tieši tādēļ glābšana ir iespējama uzticoties Kristus personai un viņa veikumam. Šajā brīdī jūdi visticamāk mestu pretī kādu pretjautājumu, jeb iebildumu. Un tas ir šāds. Vai tad vecā derība neatbalsta mūsu izvēlēto ceļu? Vai tad bauslība nerunā par to,
ka dzīvība un glābšana ir iespējama turoties pie bauslības, pildot bauslību, dzīvojot paklausībā bauslībai. Un tas mūs novada pie Pāvela šī argumenta otrās daļas. Dievs vienmēr ir taisnojis ticībā. Nevis caur dedzību, nevis caur darbu darīšanu. Un tā tas ir bijis arī tajā laikā, kad jūdi saņēma Dieva bauslību. Skatieties 5. pantā. Bet Mūzes raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Sākotnēji var šķist, ka jūdiem ir taisnība. Un Pāvils kaut ko ir sajaucis. Pareizi, kur Mūzes saka, cilvēks, kas visu to dara, tas dzīvos. Un tādēļ jūdi ceļās kājās saka, redzi, tie ir paša slavenā Mūzes vārdi, dari un tu dzīvosi. Un tieši tādēļ mēs jau arī cenšamies darīt, jo mēs gribam dzīvot. Un tu mums pārmet, ka mēs ejam pa nepareizo ceļu. Nav šaubu, ka tie ir Mūzes vārdi. Nereiz vien viņš ir teicis šādu teikumu, taču ir viena problēma. Ir svarīgi saprast šos vārdus to kontekstā. Mēs nevaram izraut vienu teikumu ārpus konteksta. Un pēc tam turēties pie tā, pie lielas patiesības. Un tālākie panti, sākot ar 6. pantu, ir diezgan tāds liels vecās derības popūrijs, ja to varētu tā nosaukt. Un varbūt mēs tur pat varam iestikt. Un šajos pantos Pāvils nepārprotamā veidā cenšas parādīt to, ka vienmēr, arī vecās derības bauslības laikā, Dievs cilvēkiem ir dāvājis glābšanu caur uzticēšanos viņam, nevis caur dedzīgu darbu darīšanu. No 6. līdz 8. pantam Pāvils citē no 5. Mūzes grāmatas 30. nodaļas. Man liekas, būtu labi, ja mēs atvērtu šo raksturvietu. 5. Mūzes grāmata 30. nodaļa. Draudzes bībelēs 232. lapuse. 5. Mūzes 30. nodaļa. Un izlasīsim no 11. līdz 14. pantam. Jo šī bauslība, ko es tev šodien pavēlu, nav nepiepildāma un neiespējama. Ne jau debesīs tā ir, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ uzkāps debesīs un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot. Un tā nav arī aiz jūras, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ šķērsos jūru un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot. Tās vārdi tev ir jo tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Tikai pildi tos. Un te jūdi saka, redzi Pāvilu, tu redzi? Bauslība ir vienkārša, tā ir pildām, tā ir dota tādēļ, lai mēs to pildītu un varētu dzīvot. Tā nav jādodās pakaļ kaut kur debesīs, neaizsniedzamos augstumos. Tā nav jāceļo pakaļ pāri lielajiem okeāniem. Tā ir tepat blakus, tā ir viegli pildām. Varbūt ne viegli, bet tā ir pildām, un tādēļ mēs pildam un iegūstam dzīvību. Vai ne tā? Vai tas nav tas, ko Mūzes šeit saka? Tas ir tas, ko Mūzes šeit saka. Bet tie ir Mūzes lūkšanas, ja tā var teikt, nobeiguma vārdi. Ir svarīgi redzēt, ko Mūzes teica pirms tam. Tādēļ pašķirt vienu lapu atpakaļ, 30. nodaļas, 4. līdz 6. pantu, 5. Mūzes grāmatā. Kur Mūzes saka šādi, kaut arī tu būtu aizstriegts līdz debesu malai, pat no turienes kungs tavs Dievs tevi pulcēs un no turienes tevi paņems. Kungs tavs Dievs aizvedīs tevi uz to zemi, ko tavi tēvi iemantoja, un tu mantosi to, un viņš būs dāsns pret tevi un darīs tevi lielāku par taviem tēviem. Kungs tavs Dievs apgraizīs tavu sirdi un tavu pēcnācējs sirdis, lai tu mīlētu kungu savu Dievu no visas savas sirds un visas savas dvēseles, lai tu paliktu dzīvs. Mūzes šī pravietojuma pirmā daļa runā par dienu, kurā Dievs no jaunas sapulcēs izkaisītos ļaudis, trimdā aizdzītos ļaudis,
un dāvās tiem svētības. Bet vai jūs pamanījāt to, kas tad būs šo svētību un šīs Dieva glābšanas saņēmēji? Ļoti konkrēta cilvēku grupa, tie, kuru sirdis būs apgraizītas. Vecā derība, pieminot frāzi sirds apgraizīšana, raugās nākotnē uz to vienu dienu, kad Dievs ar cilvēkiem slēgs jaunu derību, žēlastības derību. Redziet, Mūzes ļoti skaidri māca to, ka šī glābšana, ko Dievs dāvā, un ar to saistītās svētības ir saistīts ar sirds apgraizīšanu, nevis bauslības pildīšanu. Mainīta sirds, nevis dedzīga darbošanās. Mūzes paredzēja to, ka cilvēki savas neapgraizītās sirds dēļ, dedzīgi pildot baušļus, aizskries pazušanā. Bija vajadzīgas sirds izmaiņas, lai cilvēks varētu saņemt glābšanu. Vienkārši bauslības pildīšana neko nedod. Tas ir tas, ko vecā derība māca. Bet tas jautājums mums, atgriežamies vēstulē Romiešiem 10. nodaļā. Tas jautājums mums joprojām ir, kādā veidā tas, ko mēs lasījām Mūzes grāmatā, saistās ar to, ka bauslība ir viegli pildāma, ka tā ir tepat blakus, ka tā nav kaut kas neiespējams. Izlasīsim to, ko Pāvils šeit saka. Izlasīsim to citātu, kā Pāvils to citā, un mēs ieraudzīsim, pa vidām šim citātām Pāvils iemet komentārus, kas palīdz saprast to, ko viņš šeit saka. 6. līdz 8. pāns 10. nodaļā. Un taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi: netaujās sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir novest Kristu zemē. Ne arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušajiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī, un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Kas ir tas tuvais vārds, kas ir cilvēku mutē un cilvēku sirdī? Kas ir šis ticības vārds, ko Pāvils šeit piemin? Kas ir šis vārds, kura turēšana dāvās cilvēkiem glābšanu? Pāvils saka, tas ir Kristus. Tas ir Kristus. Viņš nāca no debesīm, viņš izdarīja to, ko viņam vajadzēja izdarīt, viņš augšām celās no mirušajiem, un viņš sēž pie tēva godībā. Lūk, šis ir tas vārds, kura apliecināšana cilvēkiem dāvā glābšanu. Un tagad 9. 10. pāns. Ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Pāvils saka, glābšana un attaisnošana nāk caur ticību Jēzum. Un ne tikai vienkārši ticība Jēzus personai, bet kā viņš saka, ka Jēzus ir kungs. Un šie ir ļoti svarīgi vārdi, un Pāvils apzināti to tā saka. Tev ir jātic tam, ka Jēzus ir kungs, lai iegūtu glābšanu. Jēzus nav tikai vēsturiska persona. Mēs visi cilvēki, kas kaut cik saprot vēsturi, saprot, ka Jēzus reāli ir dzīvojis. Un Jēzus nav arī tāds sentimentāls glābējs, ar to vien arī nepietiek, lai mēs tiktu izglābti. Ne, mums ir jātic, ka Jēzus ir kungs. Un tas, ka viņš ir kungs, nozīmē to, ka mūsu ticībai viņam, mūsu uzticībai viņam ir jāizpaužās reāli redzamos darbos, reāli redzamā attieksmē, reāli redzamā paklausībā. Turklāt, un šīs ir tās labās ziņas, glābšana caur ticību nav tikai jūdu tautas privilēģija. Skatieties 11. pantā. Tādēļ raksti saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tu vari būt jebkas, tu vari nākt no jebkuras tautas, būt jebkuras profesijas pārstāvs. Vīrietis, sieviete, jauns, vecs, nav svarīgi, kurā laikmatā tu esi dzīvojis.
ja tu apliecini, ka Jēzus ir kungs, šis Dieva apsolītais valdnieks, tu tiks izglābts. Tieši tik vienkārši. Viņš ir tepat blakus, pieejams. Tev nav jāskrien debesīs vai jānirst jūras dzelmē, lai viņu atrastu. Nē, viņš ir tepat. Apliecini un tu dzīvosi. Te nav atšķirības starp jūdu un grieķu, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāj savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Un Pāvila loģika ir sekojošā. Tas, ko viņš tikko teica, ir tas, ko visa vecā derība ir skaidri mācījusi. Kopsavilkumam 13. pantā viņš citē no Joēla grāmatas, 3. nodaļas 5. panta, kur Joēls saka, jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Tur nav runa par jūdiem, tur ir runa tiešām par ikvienu. Nav svarīgi, kas tu esi. Savākot visu kopā šo Pāvila vecās derības popūriju, visa vecā derība, pat bauslība, tie noteikumi un likumi, kas cilvēkiem bija jāpilda, rādīja uz vienu vienīgu glābiņu, vienu vienīgu ceļu, Dieva apsolīto valdnieku, kas ir Jēzus Kristus. Uzticies viņam, un tu tapsi glābts. Jūdiem uzticēties nozīmē raudzīties nākotnē, uz to, ko Dievs nākotnē darīs. Savukārt mums 2000 gadus vēlāk pēc Kristus dzīvošiem cilvēkiem tas nozīmē skatīties pagātnē uz to, ko Kristus ir darījis un uzticēties tam, lai mēs dzīvotu. Tieši tik vienkārši. Ja tas ir tik vienkārši, kāpēc jūdi netic? Kāpēc cilvēki netic, ja tas ir tik vienkārši? Varbūt viņiem tas nav mācīts. Pāvils saka, tas ir muļķības. Šī taisnošanas labā vēsts ir bijusi pieejama, tā ir pieejama un tā būs pieejama. Tomēr cilvēki izvēlas tai neticēt. Un tas ir šīs nodaļas noslēgums. Taisnošanas labā vēsts ir pieejama, bet cilvēki izvēlas neticēt. Skatieties 14. 15. pantā. Bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt? Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un kā lai sludina, ja nav sūtīti, kā ir rakstīts? Cik brīnišķas ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Šos pantus mēs reizēm izmantojam, lai runātu par evaņģelizāciju. Un patiesi šie panti sevi ietver tādu steidzamību, tādu nopietnību. Ja reiz glābšana ir pieejama tikai un vienīgi caur ticību kungam Jēzum Kristum, tad viens no pirmajiem un svarīgākajiem soļiem, kas mums kā cilvēkiem ir jādara, kas tic Dievam, ir rūpēties par to, lai arī citi dzirdētu par šo Jēzu Kristu. Mums ir jāsludina par Jēzu. Cilvēkiem ir jādod iespēja dzirdēt par Kristu, lai viņi varētu viņam uzticēties. Un mēs varētu teikt, jā, ka šie panti tādā sekundārā veidā mūs izaicina iestāties par evaņģēliju kalpošanu, būt par evaņģēliju pasludināšanas cilvēkiem. Mums ir jārunā par Kristu. Mums ir jālūdz par to, lai vēsts par Kristu iet uz priekšu. Mums ir jānostājas aiz šīs pasludināšanas. Evaņģēlija vēsts nav mazsvarīga. Tā nav domāta kaut kādam šauram cilvēku lokam, nē. Pāvils šeit atkal citē no Jesajas grāmatas 52. nodaļas, kur pravietis Jesai apraksta to, ka viņam ir jādodas pie trimdā dzīvojušiem ebrejiem, pie jūdiem, sludināt evaņģēliju. Un patiesi, kas tad ir pirmā lieta, ko jūs darat tad, kad jūs uzzināt labas ziņas savā dzīvē? Kas ir pirmā lieta, ko jūs cenšaties darīt? Droši vien pirmā lieta, jūs gribat apsēsties, lai nenoģībtu, iespējams. Bet ja mēs saņemam labas ziņas, tad pirmā lieta, vai viena no pirmajām lietām ir mēs par to paziņojam citiem. Draugiem, radiem, kolēģiem, man ir piedzimis bērns. Draugi, es saņēmu perfektu darba piedāvājumu, un es varu sākt strādāt jau no nākamā mēneša. Mīļā ģimenīte, mani uzņēma budžetā tajā mācību iestādē, kurā es gribēju mācīties. Kristus ir valdnieks, kurš ir nācis, lai viens, kurš viņu piesauc, saņemtu glābšanu.
Mēs labās ziņas neturam pie sevis. Mēs labās ziņas īsziņās, telefonu zvanos, no māju jumtiem bazūnējam citiem. Patiesi brīnišķis ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Evanģelizācija ir svarīga. Taču šīs nodaļas kontekstā evanģelizācija pati par sevi nav tas, uz ko Pāvils tā kā mūs ved. Jā, tas ir jādara, kā es teicu, tas ir sekundāra lieta, ko mēs šeit redzam. Pāvils joprojām kontekstā runā par ebrejiem. Cerieties, vai tad viņi nav dzirdējuši? Kāpēc viņi netic? Pāvils saka, viņi ir dzirdējuši. Gadsimtiem ilgi viņi dzirdēja. Veco derību. Viņi neticēja. Un tagad viņi dzird vēsti par Jēzu un joprojām netic. Izlasīsim šīs nodaļas beigas no 16. panta. Bet ne visi ir klausījuši evaņģēliem, jo Jesaja saka, kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī? Tad ticība rodas no pasludinātās vēsts, no Kristus vārdiem. Tad es jautāju, vai tiešām tie nav dzirdējuši? Ir gan. Pa visu zemi ir izgājusi viņu balss un viņu vārdi līdz pasaules malai. Bet es jautāju, vai Izraels to nav sapratis? Jo Mūzes saka, es darīšu jūs greizsirdīgus pret tiem, kas nav tauta. Es saniknošu jūs pret nesaprātīgu tautu. Un Jesaja iedrošinās teikt, mani atrada pie tiem, kas mani nemeklēja. Es parādījos tiem, kas pēc manis nejautāja. Bet uz Izraēlu viņš saka, augu dienu es stiepu rokas pretim nepaklausīgai un pretestīgai tautai. Jūdi neticēja. Jūdi turpina neticēt. Bet runa jau nav tikai par jūdiem. Mums dzīvo dažādu tautību pārstāvji, kuri netic. Bet ja mēs runājam par jūdiem, vai tas ir tādēļ, ka viņi nedzirdēja? Pāvils saka, viņi dzirdēja. Viņi reāli dzirdēja. Daudz dzirdēja. Varbūt tas ir tādēļ, ka viņi nesaprata. Ļoti iespējams bija kādas lietas, kuras viņi nesaprata. Bet Pāvils vēlas, lai mēs ieraugam to, ka šai problēmai ir kāda dziļa un nopietna sakne. Jau 10. nodaļas 3. pantā mēs redzam, ka jūdi ir lepni. Viņi paši savā gudrībā veido šo sistēmu, caur kuras pildīšanu viņi iedomājās iegūst glābšanu, taisnību. Bet, manuprāt, 21. pants ir vistraģiskākais pants. Skatieties, viņi ir spītīgi, viņi ir nepaklausīgi, dumpinieki. Ja gribat, visa vecā derība ir kā tāds stāsts, kurā Dievs kā mīlošs tēvs ir izstiepis savas rokas pretī Izraēlam ar aicinājumu, nāc pie manis, un tu saņemsi glābšanu. Nāc pie manis, un tu būsi drošībā. Nāc pie manis, un tu saņemsi svētības. Tu būsi glābts, tu būsi mans cilvēks. Nāc pie manis. Bet ko Izraēls? Viņš ir kā tāds uzpūties bērns. Viņš ir rīkojies nepareizi, un tagad viņš ar sakrustotām rokām uzmest lūpu, kā stāv tev uzgriezis muguru. Sarkanu seju. Es pieņemu, ka vecākiem šī ilustrācija ir pazīstama lieta. Mūsu mājās šad un tad tādi bērni ir stāvējuši istabas vidū. Un tu jau šādi spītīgi vari stāvēt visu dienu līdz pat vakaram. Bet beigās tu jau būsi tas zaudētājs. Kāpēc jūdi netiek izglābti 1. gadsimtā? Tas tādēļ, ka viņi spītīgi nevēlas uzticēties Dievu valdniekam Jēzum. Viņi nevēlas pieņemt, ka Jēzus ir ilgi gaidītais, apsolītais Mesija. Viņi grib palikt pie saviem likumiem. Viņi grib palikt pie saviem noteikumiem. Viņi grib palikt pie saviem mēģinājumiem interpretēt Dievu vārdu. Taču, diemžēl, tas nekur neved.
Pat ar vislielāko dedzību, ar viskrietnāko dzīvi, bez ticības Kristum cilvēks nonāk strupceļā. Tā tas ir ar jūdiem. Un tieši tāpat tas ir ar jebkuru cilvēku, kurš dzird par Kristu, bet savā stūrgalvībā nevēlas viņam ticēt. Savilksim kopā, ko tad mēs esam mācījušies, ko mēs varam paņemt priekš sevis no šīs raksturvietas. Pirmkārt, šie panti, kā jau teicu, ir nopietnas brīdinājums. Cilvēku radīta reliģija, kurā mūsu glābšana ir atkarīga no tā, ko mēs darām, kā mēs dzīvojam, kā mēs runājam, kā mēs izskatāmies, tā ved pazušanā. Tas ir strupceļš, tur nav rodama glābšana. Cilvēkam liekas, ka visādi jau var būt, bet ja es dzīvošu krietnu dzīvi, ja es tos svaru kausus, tos labos darbus, viņi būs smagāk nekā sliktie darbi, ar mani viss būs kārtībā. Bet vai jūs varat iedomāties lielāku šoku, lielākas skumjas, kā dzīves beigās attapties pie mūra? Nevis pie plaši atvērtiem debesu vārtiem, bet pie mūra, strupceļā. Nav lielākas bēdas, kā skriet pretī mērķim, kas nekur neved. Nonākt pie nepareizā gala mērķa. Nekas nevar būt sāpīgāk. Un tādēļ nekas nevar būt svarīgāk, kā doties pareizajā virzienā, iet pa pareizo ceļu. Nopietns brīdinājums visiem cilvēkiem visos laikos. Un tieši tādēļ otrkārt, glābšana ir rodama tikai un vienīgi caur ticību Kristum. Tas tā bija vecajā derībā, jūdi bija aicināti uzticēties šim stūrakmenim, šim apsolītajam Dieva valdniekam, kurš kādu dienu nāks un glābs. Un tāpat arī mēs esam aicināti ticēt Kristum. Un ticēt Kristum, kā mēs redzējām, Pāvila prāt nozīmē atzīt viņu par kungu. Nepietiek ar to vien, ka mēs kaut kā sentimentāli sakam, jā, Jēzus jau tiešām tiek galā ar visiem. Nē, ar to nepietiek. Jēzus mir par mūsu grēkiem. Bet atzīt Jēzu par kungu nozīmē dzīvot viņam. Atzīt Jēzu par kungu nozīmē, ka mūsu dzīvē tas ir reāli redzams, ka viņš ir mūsu kungs. Mūsu dzīve raksturo paklausību viņam. Centieni dzīvot tā, kā viņš to saka. Visbeidzot, treškārt, šīs dienas pantu secinājums mūs aicina neatlaidīgi stāvēt aiz Kristus evaņģēlija pasludināšanas. Šeit gribās izmest to veco, labo, sen visiem dzirdēto analoģiju par zālēm. Iedomājieties, ja jums ir zāles pret vēzi, jūs darītu visu iespējamo, lai tās zāles ietu tāli un plaši pareizi, lai atvieglotu cilvēku mocības, lai glābtu cilvēku dzīvības. Cik vēl jau brīnišķīgākas ir jūsu kājas, ja jūs nesat labo vēsti par Kristu. Nododiet cilvēkiem vēsti, kas viņiem var dāvāt izlīgumu ar Dievu, taisnošanu Dievu priekšā, mieru ar Dievu, mūžīgo dzīvību, svētības, kas tam nāk līdzi. Mēs visi esam aicināti tajā darbā iesaistīties. Kāds ir aicināts to darīt? Iespējams, kā es, mācot svētdienās, kāds cits ir aicināts to darīt, vadot bībeles studijas, kāds cits vienkārši neformāli pusdienas laikā ar savu darbu kolēģi vai kaimiņu par to runāt, kāds cits ģimenes salidojumā par tām lietām runāt, kāds cits finansiāli nostājoties aiz šī, kāds cits lūdzot par sludināšanu, kāds cits atverot savas durvis savā dzīvoklī vai mājā, lai tur varētu cilvēki nākt un dzirdēt par evaņģēliju. Mēs visi esam aicināti nostāties aiz šī svarīgā darba. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus evaņģēlijs, Kristus vārds ir vienīgais, kas cilvēkiem dāvā reālu cerību, glābšanu, piedošanu. Lai Dievs mums visiem palīdz. Lūksim. Labais dabas Tēvs, patiesi evaņģēlija labā vēsts vienā teikumā ir
Jēzus Kristus ir kungs, un ik viens, kas piesauc viņa vārdu, tiks izglābts. Nav svarīgi, kas mēs esam, nav svarīgi, ko mēs savā dzīvē esam darījuši vai nedarījuši, nav svarīgi, kādas kļūdas mēs savā dzīvē esam pieļāvuši, nav svarīgi, cik sautīgi mēs esam bijuši, cik ļauni varbūt mēs esam bijuši, cik nožēlojami mēs esam bijuši, ar kādām atkarībām mēs neesam cīnījušies un joprojām necīnamies. Tās, bet ja mēs piesaucam Kristu un apliecinām viņu kā kungu, mēs tiekam attaisnoti, mēs tiekam izglābti, mēs tiekam apžēloti, un nekas to nevar paņemt prom. Un tādēļ mēs lūdzam Tēvs par saviem tuviniekiem, par saviem draugiem, par saviem kolēģiem, par mūsu kaimiņiem. Kungs glāb daudzus, jo daudzus no viņiem. Palīdz mums būt tiem, kas runā ar viņiem vai ieved viņus situācijās, kur viņi var dzirdēt evaņģēlija vēsti. Lai pie ticības nākuši viņi varētu slavēt Tevi. Un Tās palīdz arī mums, kā draudzēji un kā individiem šajā draudzē, būt kā tiem, kuru kājas ir brīnišķīgas, kas nes šo priekpilno glābšanas vēsti tuvu un tālu. Mums ir vajadzīga Tava palīdzība šajā darbā, tādēļ lūdzam palīdz mums Jēzus vārdā. Amen.